Ventspils bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika izbūvētas pirms 20 gadiem, un to atklāšanas brīdī tās bija vienas no modernākajām Latvijā. Jau 2 desmitgades pilsētas notekūdeņi šeit tiek attīrīti bioloģiskā ceļā, ar dabisku mikroorganismu palīdzību, neizmantojot ķīmiskās vielas. Šie mikroorganismi notekūdeņos esošās vielas izmanto kā barības avotu, nodrošinot videi draudzīgu un dabisko attīrīšanas procesu. Šis process ir īpaši būtisks, jo tieši caur attīrīšanas iekārtām iziet visi Ventspils notekūdeņi, kas pēc attīrīšanas nonāk jūrā. Lai gan sistēma joprojām darbojās atbilstoši normatīvajām prasībām, laika gaitā nepieciešami uzlabojumi. Tāpēc šā gada decembrī pašvaldības uzņēmums Ūdeka noslēdza līgumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju, sperot nākamo soli ceļā uz vēl efektīvāku un videi draudzīgāku notekūdeņu apsaimniekošanu. Rezultātā tiks uzlabota fosforu attīrīšana, slāpekļu attīrīšana, tiks uzlabots pat energoefektivitāte, līdz ar mēs samazināsim elektrības patēriņu līdz 20% notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī tiks uzlabota notekūdeņu dūņu. Tas ir tas atkrituma process, kas paliek, to dūņu atūdeņošanu. Tas dūņas būs sausāks un arī efektīvāk, ar mazākām elektrības patēriņiem tiks atūdeņots. Arī šis process tiks uzlabots. Notekūdeņu attīrīšanas process norit vairākos posmos. Vispirms tiek veikta mehāniskā attīrīšana, kur no ūdens tiek atdalīti lielākie piemaisījumi. Pēc tam seko bioloģiskā attīrīšana. Dabīgs process, kurā mikroorganismi bez ķīmisko vielu izmantošanas sadala notekūdeņos esošo piesārņojumu. Lai arī šobrīd attīrīto notekūdeņu kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas un Eiropas Savienības prasībām, nākotnē tās prasības kļūs vēl stingrākas. Projekta ietvaros paredzēts ne tikai modernizēt iekārtas, bet arī atjaunot attīrīto notekūdeņu izvadu Baltijas jūrā. Tas izvads jau kalpo vēl pat ilgāk nekā šīs jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Viņš kalpo no 77. gada. Un viņš ir izrūsējis. 5 gadu atpakaļ bija arī avārija, kuras avārijas rezultātā bija izlausta vairāki posmi un bija jāatjauno. Līdz ar to viņš ir jāatjauno pilnā tagad posmā faktiski no krasta zonas līdz 1,8 km prom jūrā. Šo projekta sadaļu arī ir izsludināts konkurss, kas noslēgsies nākamā gada 8. janvārī. Pašvaldības uzņēmums Ūdeka aicina iedzīvotājus kanalizācijas sistēmu izmantot atbildīgi. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir paredzētas sadzīvē radītā piesārņojuma attīrīšanai, taču dažādu neatbilstošu vielu un priekšmetu nonākšana kanalizācijā var traucēt attīrīšanas procesu, bojāt iekārtas un radīt avārijas situācijas. Kanalizācijā nedrīkst novadīt ķīmiskās vielas, medikamentus, taukus, pārtikas atliekas, mitrās salvetes, higienas preces un citus nešķistošus priekšmetus. Šāda rīcība ne tikai apgrūtina notekūdeņu attīrīšanu, bet arī palielina piesārņojumu risku. Atbildīga kanalizācijas lietošana ir ikviena iedzīvotāja ieguldījums drošā, tīrā un ilgspējīgā vidē gan šodien, gan nākotnē.